Tā. Labi, tā, es palikušu to pultīti. Tā. Tātad vēlreiz mani sauc Andrejs, pārstāv kompāniju Profcentrs. Mēģināšu runāt gan klusāk, gan skaļāk. Tajā brīdī, kad jūs novērsīsiet man uzmanību, es runāšu skaļāk. Kad viss būs kārtībā, es runāšu normāli. Tātad, pirms mēs sākam, es palūkšu visu atslēgt mobīlos telefonus uz klusumu, kas ir ļoti būtiski, jo, ja zvanīs telefons, mums visiem būs kauns. Es savu telefonu atstāju mašīnā. Tātad, ja mūsu semināra gaitā kādam ir jautājums, es centīšos atbildēt uz to jautājumu, bet tikai tad, kad man būs ērti, vienkārši cilvēkam jāpaceļ roka, es viņu pamanīšu, vai augstāk jāpaceļ roka. Ja es neatbildēšu uzreiz, es mēģināšu atbildēt pēc kāda brīdiņa. Un tā ir galvenā mūsu semināra kārtība. Tā pašā laikā es arī ļoti lūdzu, ja kādam ir kaut kādi jautājumi, kaut kādas situācijas, kas nav skaidrs, tēmas gaitā celt to roku un uzdot šos jautājumus. Jo šī te atgriezniskā saite, kas ies no manas pie jums un otrādi, tā ir ļoti vērtīga. Tā ir vērtīgāka pa visiem tehniskajiem datiem un šī pieredze vajadzīga mums visiem. Tātad, kāpēc izvēlēties Flugeri? Jau nedaudz mans kolēģis Leons izstāstīja. Produkts ir labs. Es pats par to esmu pārliecinājies 4, gandrīz 5 gadus atpakaļ. Iepriekš man bija pieredze gan strādājot, gan arī pārdodot citus produktus. Bet šis produkts ir tiešām manā skatījumā unikāls, viens no labākajiem. Un tad, kad mēs sākām šī produkta virzīšana Latvijas tirgu, man pirmais jautājums bija pie manas vadības, bet viņš ir dārgs. Un tā ir problēma, jo Latvijas tirgus ir orientēts tikai un vienīgi uz cenu. Es saku, kā es pārdošu šo produktu, ja viņš ir viens no dārgākajiem tirgū? Nebija konkrēts atbildes, bija atbilde, tu esi meistars, tev jāstrādā uz priekšu. Tad atbrauc mūsu eksporta menedžers Stens Ramusens, un mēs uzdevām viņam tādu pašu jautājumu. Vecīt, mūsu tirgus nav gatavs šīm cenām, šai kvalitātei. Viņš saka, nē, jums nekas nav jādara. Jums nav jāsāst par produktu kvalitāti. Savā laikā tāds pašs problēmas bija Ungārijā un arī pārējos tirgos. Viņš saka, ir vienkārši lieta. Tu aizēji uz objektu, kur ir problēma, un atnes testa burciņu 2S krāsu un iedod par brīvu. Un apskaties, kas notiks. Klients pats atnāks otrais pakaļ šai krāsai. Šis ir produkts, kas bez kompromisiem strādā lielos laukumos un problemātiskās situācijās. Un tādā veidā mēs lēnām katru produktu paši izkodām ar mūsu dāņu kolēģu palīdzību un sākām virzīt tirgū. Tātad, kāpēc izvēlēties Flugeri? Ilgadīgā pieredze, kā jau kolēģis minēja, vairāk kā 200 gadi. Profesionāli produktu klāsts, viņš ir pietiekoši plašs. Un ejot pa produktu grupām, es izstāstīšu, kāpēc tik plašs produktu klāsts ir vajadzīgs. Katrai situācijai piemērots savs produkts, jo ar vienu produktu nevar izdarīt pilnīgi visus darbus, jo cik ir situācijas, tik ir produktu. Kvalitātes kontrole pirmajā vietā tiem kolēģiem, kas ir bijuši Flugeri rūpnīcā. Šeit ir tādi kolēģi, viņi redzēja šo rūpnīcu, viņam bija iespēja pārliecināties, ka kvalitātes kontrole ir ļoti augstā līmenī, to es varu apgalvot. Ekostandards, kas šobrīd jau ir nepieciešams absolūti visiem, mūsu gadījumā tas ir ekolabels ar zaļo puķīti, tas apliecina, ka krāsa ir vidēji nekaitīga, un skandināvu standarts Basta, kas arī ir viens no augstākajiem standartiem, līdzīgi kā ETA, tātad Skandināvijā. Un pats galvenais Flugers piedāvā vienotu apkalpošanas standartu. Tas nozīmē, ka jūs saņemat ne tikai kvalitatīvu produktu, bet jūs saņemat, es ceru, kvalitatīvu konsultāciju no mūsu projektu vadītāja puses, ieinteresētību, problēmu risinājumu, un arī iegriežoties mūsu veikalos, diez vai jūs sastapsieties ar lielajām rindām, kas ir kā rautā depo vai arī citos veikalos. Jo mēs esam orientēti uz profesionāļiem, mēs esam orientēti uz kvalitatīviem krāsotājiem. Vēl viens cilvēks, ko es neesmu pieteicis, tas būs šodien mans
palīgs Rūds, es palūkšu atnāc šeit priekšā. Šis cilvēks ir pietiekoši daudz krāsojis, špaktelējis, un es nebaidos to apgalvot. Tā, lūdzu, Rūdī. Viens iespējams, es uzsveru iespējams, viens no labākajiem krāsotājiem Latvijā. Aplausi. Kāpēc viens no, un kāpēc iespējams? Tāpēc, ka pārējie krāsotāji ir aizbraukuši uz ārzemēm, un tie, kas ir palikuši šodien, ir šī zālē. Aplausi. Paldies. Tātad Flūgera sistēma risinājuma priekšrocība. Pie šī punkta es mēģināšu pieturēties ilgāk, bet pietiekoši ātri iesim cauri, jo laiks sevi beidzies. Tātad, ko nozīmē sistēma risinājums? Neliels priekšstāsts. Katru 3. 4. dienu visi mūsu projektu vadītāji braukā pie mūsu klientiem uz objektiem un risina problēmas. Un uz šo momentu es gribu likt fokusu, lai jūs saprotat, par ko es runāju. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tajā brīdī, kad mēs darām kaut kādu darbu, mēs rēķinam naudu un mēģinam kalkulēt kvadrātmetru izmaksu, kādā veidā viņu optimizēt, lai nopelnītu pēc iespējas vairāk. Tas ir jebkura mērķis, arī mans. Bet mēs aizmirstam par lietu, ko nozīmē garantija, kvalitāte un pārliecinošs gala rezultāts. Piemērs. Mēs gatavojamies špaktelēšanai, mēs taisam cenu monitoringu, mēs izvēlamies lētāko grunti, mēs izvēlamies tirgū lētāko špakteli, mēs izvēlamies tirgū lētāko lentu, mēs izvēlamies tirgū atkal lētāko grunti un visbeidzot krāsu. Ir arī citi piemēri. Mēs izvēlamies lētāko grunti, labu špakteli un labu krāsu. Bet ļoti reti mēs izvēlamies sistēmu, ko nodrošina ražotājs. Pareizu grunti, pareizu špakteli, pareizu krāsu. Šis ir fokus, uz ko mēs fokusēsimies visu dienu ar piemēriem. Jo visos gadījumos, absolūti visos, 99% manā pieredzē, paliek 1%, vienmēr, kur ir problēma objektā, nekur nav izmantota sistēma. Absolūti visos objektos ir dažādi ražotāji grunti, špakteles, krāsas, kas īstenībā nav pareizi. Gala rezultāts nav apmierinošs. Šie objekti ir jāpārtaisa, sienas jāpārkrāso, jāpāršpaktelē, un tas ir bezgalīgais stāsts. Pats svarīgākais, atbraucot projektu vadītājiem vai konsultantam no jebkuras kompānijas, ir ļoti, ļoti grūti nodefinēt iemeslu, kāpēc tas rezultāts nav sanācis. Jo ir atšķirīgi produkti, nav sistēma. Ja ir sistēma, risinājums ir ļoti ātrs un vienkāršs. Blakni var atrast ļoti ātri. Nav sistēmas, jāsāk mēģināt testēt, eksperimentēt, lai dabūtu šo rezultātu. Tātad sistēma, pārliecība un darba izpildes garantija. Ietaupītie naudas līdzekļi ilgtermiņā, nevis startā, bet beigās. Ietaupītais laiks, darba veicēja labā reputācija un atsauksmes tajā objektā. Reputācija pret ģenerāla izpildītāju, pret savu darbu vadītāju, kas viņu ir nolīdz. Reputācija Latvijā. Valsts ir salīdzinoši maza. Visa darba apraksta cikls no A līdz Z. Tātad šitiem būs nedaudz pāris slaidi ar piemēriem, kuri ir veiktas ļoti daudz kļūdas. Šie objekti ir tie, kurus es apsekoju. Šis objekts ir ļoti dārgs objekts. Bulduru prospektā ir objekts Leģenda. Varbūt kāds no jums tādu arī zina. Šeit tika izmantotas, ja es nešaubos, tikurīlas krāsas. Un rezultāts bija dramatisks. Absolūti visi dzīvokļi izskatījās šādi. Datorā šo ainu var redzēt ļoti labi. Uz projektoru varbūt nedaudz sliktāk. Tāpēc es varu parādīt, te ir mana roka, un šeit ir problemātiska gara siena, tumštonis un slīdošā gaisma. Un ir šīs redzams pārējais no krāsas. Un 99% tajā brīdī, kad darba uzņēmējiem vai krāsotājiem nesanāk rezultāts, viņš griežās pie kā? Viņš griežās pie krāsas tirgotājiem un saka, klausies, ar to krāsu kaut kas nav kārtībā. Tajā brīdī man gribās pateikt, tu zini, kaut kas kārtībā nav ar tevī.
jo ar krāsu viss ir kārtībā. Un manis apgalvotos vārdus, es ceru, līdz semināra beigām nevarēs apgāst neviens, jo mēs iziesim soli pa solim, un es mēģināšu jums izskaidrot, kāpēc šis rezultāts šāds sanāk. Šeit nav izmantota sistēma, šeit tika izmantots dažāds grunts špaktels, un rezultāts ir šāds. Nākamais objekts. Nedēļa atpakaļ Jūrmala, Stūrmaņa 7. Tieši tā pati situācija. Teikšu, kā ir. Šo objektu iesāku es, tas bija mans objekts. Mēs viņu taisījām gadu vai pusotru, un mums līgumā bija uzdevums uztaisīt šajā objektā apmetumu, nošpaktelēt un nogruntēt, lai nebūtu putekļi. Viss. Ar to mūsu līgums beidzās. Tajā brīdī, kad es sāku runāt ar darba vadītāju un pasūtītāju, ka mums tomēr vajadzētu vienoties par visu darbu izpildes ciklu no A līdz Z, viņš saka, nē, jūs esat pa darbu. Mēs gribam, lai jūs izdarat lielo darbu, tālāk mēs paši. Es saku, ok, kā tu pieņems no manis darbu, ja es nenokrāsošu sienas? Viņš saka, tā ir mūsu problēma. Labi. Pagāja gads, tika veikts konkurss, es iedevu savu piedāvājumu uz krāsošanu, mēs bijām dārgāki, es neko nesaku, izvēlējās citu kompāniju, kas, protams, atnāca un teica, vai te viss tik slikti, mēs nevaram nokrāsot, mums nesanāk. Man izsauc uz šo objektu un vērsās pret manīm ar pretenzijām. Jūs zināt, mūsu jaunie krāsotāji saka, ka te viss slikti, viņam nesanāk nokrāsot, ir slikti nošpaktelēts. Es saku, labi, es neatsakos, ir divi varianti. Mēs runājam ar jūsu krāsotājiem un saprotam, ko viņi darījuši ne tā. Ja viņi saka, ka nē, visi kārtībā, mēs atnākam un nokrāsojam tā, kā vajag. Kuru jūs izvēlaties? Nu, sāksim ar pirmo. Es sāku uzdot krāsotājiem jautājumus, un konkrēti šajā situācijā bija šādi. Šeit bija nošpaktelēts ar produktu, ko mēs šeit testēsim, krāsosim Sandplast S. Siena bija noslīpēta un nogruntēta pret putekļiem, lai vēlāk varētu veikt nākamās darbības. Pagāja gads, tur tika likts parkets, flīzēts, bija visādi veidi putekļi, atnāca jaunie krāsotāji, uzlika lukturi un sāka labot. Nu, kaut ko labot, jo es nelielu labojumu, jo tos var redzēt tikai, kad nokrāso vai no pigmentēto gruntu vai krāsu. Krāsotāji laboja, paņēma atšaidīja tātad 10% kaparola Samtek 7, iekrāsoja pirmo kārtu pa slīpētiem labojumiem, iekrāsoja otro kārtu pa slīpētiem labojumiem, kā rezultātā visi labojumi, visas pārējas, pilnīgi visi redzams. Pie kam? Mēs arī pie šitā atgriezīsimies šeit. Ir visproblemātiskākais posms, te ir slīdošā gaisma, loks vienā pusē un loks otrā pusē. Tātad, ja jūs saprotat, ja šis ir koridors, tad šeit ir slīdošā gaisma. Vienmēr jāizvērtē situācija, un tādos koridoros ir jāizmanto speciāls grunts. To pašu rezultātu ar nepareizo sistēmu, uztaisot telpā, kur ir viens loks, rezultāts ir ciešams. Viņš nav labs, bet viņš ir ciešams. Viņš saka, redzat, šeit viss ir labi, bet šeit ir slikti. Es izrunāju cilvēkiem visu šo lietu, bet viņi nesaprata, par ko es runāju. Viņi atteicās, viņi iecirtās, viņi saka, nē, te ir slikti nošpaktelēts sienas. Es saku, labi, samaksājiet man par šo koridoru, es uztaisīšu viņu tā, kā vajag. Dienas laikā. Dienas laikā. Tur nevajadzēja neko slīpēt, te bija jānokrāso ar sedzošo grunti un jānokrāso ar krāsu, un viss būtu kārtībā. Nākamais piemērs, arī šeit ir šī kompānija, AMP projekta, paceļat roku, kur ir AMP projekta. Rekur, jā. Šis gadījums bija vakar aizvakar, arī šie kolēģi izsauc manu šo objektu, vajadzēja izvērtēt situāciju. Ļoti problemātisks objekts. Šeit ir 25 metri garš koridors, kur abās pusēs ir logi, lieli logi galos. Atkal ir slīdošā gaisma. Tātad, uzspīdot saulē viena situācija, ēnā cita situācija. Šo kompāniju pieaicināja šeit labot citu kļūdas, kur arī tika izmantota kaparola krāsa. Es drīkstu teikt, ja, kas tur bija. Ja? Respektīvi, viņi pārvilka visas sienas. Es nezinu, kas tur bija iepriekš, gruntēja ar grunti, par gruntī mēs runāsim, krāsoja, rezultāti nebija.
Rezultāts nebija krimināls, bet viņš bija slikts. Grūti tādu darbu pieņemt. Viņu var pieņemt, bet grūti. Ja? Manā skatījumā, kur šeit būs kļūda, mēs izrunāsim, un es pirms atgriezīšos vēlreiz. Ja? Tātad, virsmas gruntēšana. Mums ir 3 galvenie virzieni, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Un katrā situācijā mums ir jāizvērtē, kādu grunti izmantot. Tātad mēs redzam, ir sedzošās gruntis, ir dziļumgruntis un ir bloķējošās gruntis. Šeit uz tāfelītes es tādu elementāru piemēru uzzīmēšu. Tātad sedzošās gruntis. Sedzošās, ja. Ja mums ir virsma, kaut kāda šāda, ja? Mēs viņu neredzam. Mēs noslīpējam ar špakteļu mašīnu, bet virsma zem mikroskopa ir šāda. Tad, ko izdara sedzošā grunts? To, ko mēs piedāvājam. Viņa uztaisa plānu deķi, kas nobloķē uz sūktspēju, bet galvenais izlīdzina tonalitāti. Tas ir galvenais uzdevums. Vēlreiz paskaidrošu, ko tas nozīmē. Otrais variants – bloķējošā grunts. Ja mums ir problēma, tātad kvēpi, nikotīna traipi, nolieti, griesti, stūri, ja kaut kur kaut kas tek, parastām krāsām to panākt nevar, vienmēr tas dzeltenums, sodrs, problemātiskā virsma, caur jaunu krāsu, lai cik mēs kārtas nekrāsot, viņi reaģē ar šo krāsu un nāk ārā. Tātad bloķējošās krāsas sastāvā ir speciāls vielas, pildvielas, kas nobloķē šos straipus. Tātad, uzkrāsojot šo laukumu, mēs viņu nobloķējam. Tas ir ar garantiju. Par tiem produktiem es izstāstīšu. Un trešais ir dziļumgrunts. Latvijā ļoti, es uzsveru, ļoti populārs produkts. Ir dažādas firmas. Kompānija Profcentrs pārstāv vismaz 5-6 šādas gruntis. Ko izdara dziļumgrunts? Ir nelīdzenā virsma, špaktelētā, slīpētā, sagatavotā. Dziļumgrunts iesūcās, nostiprina virsmu, samazina uzsūktspēju H2O, bet viņa neizlīdzina, viņa neuzliek šo deķi. Vai tas ir skaidrs? Atšķirība starp sedzošo grunti un starp šo grunti. Viņa it kā uzliek plēvīti, bet viņa neizlīdzina šo te virsmu. Tātad, ja ir problēma, viņa neizlīdzina šo virsmu. Šeit ir uztaisīts paraugs uz slikta reģipša, uz sliktas sienas, ar šo te mūsu piedāvāto ļoti labu sedzošo grunti. Tas ir Special Primers, Fluger Special Primers. Šis te paraugs tika gruntēts vienā kārtā. Apakšā bija tumšs pelēks tons, mēs ietonējam gaišu pelēku tonu grunti. Un pēc tam mēs arī veiksim testus, par to testu es vēlāk izstāstīšu. Manā skatījumā no vienas reizes ir ļoti labi nosedzies, ja, un zem mikroskopu skatoties, viņi ir izlīdzinājuši šo tonalitāti. Ja. To grūti saprast, tāpēc es uzzīmēju šo schēmu atšķirības starp dziļumgrunti un sedzošo grunti. Ja ir kādi jautājumi, droši ceļat roku. Tātad, tā kā es jau minēju, sedzošās grunts, virsmas izlīdzināšana, dziļumgrunts, virsmas sasaiste un uzsūktspējas samazināšana, bloķējošā grunts, virsmas izlīdzināšana un problemātisko virsmu pārklāšana. Tātad, šeit visas šīs grunts jūs redzat. Tātad, dziļumgrunts, Flugerim, ļoti kvalitatīva laba grunts. Es izstāstīšu procesā, kurā gadījumā es iesaku viņu izmantot. Tātad grunts ir gaiši zilā krāsā. Šeit viņa arī redzama. Rekur, ja? Tātad grunts ir želēveidīgi, viņa nešpricējās, un šis pigments, kas ir ievietots tajā kannā, strādā tādā veidā, ka mēs uzklājam viņu uz virsmu. Mēs redzam šo te gaišu zilo toni, žūstot gruntī, viņi izlīdzinās, un šis zilums pazūd, viņi paliek pilnīgi caurspīdīgi. Tālāk
ir ļoti labs produkts, ko es jau minēju šeit. Special Primers. Šī ir ļoti kvalitatīva sedoša grunts ar labu izlīdzināšanas spēju, un viņas pārsekšanas spējas jūs varat pārliecināties šeit, viena kārta. Principā, taisot turpmāko testu, mēs pārbaudīsim šo grunti. Teorētiski, ja virsma ir labi sagatavota, pietiek vienu kārtu tajā tonī noklāt ap grunti un pārklāt otru kārtu ar labu krāsu. Atšķirības starp krāsām mēs redzēsim, kā viņi uzvedās uz grunts. Ir trešais produkts no sadzošajām gruntīm. Tā, kombi primers. Šeit ir šī buņģiņa. Šī arī ir sadzoša daļēji grunts, bet viņa ir puscaurspīdīga. Daļēji puscaurspīdīga. Atšķirība ir tāda, ka viņai nav pievienots tik daudz titāna dioksīds. Tātad, principā, viņas funkcija precīzi tāda pati kā special primeram, sadzošajam, tikai viņas sektspēja uz virsmu būs apmēram uz pusi švakāka. Kādos gadījumos šo gruntu mēs varam izmantot? Tātad sagatavošana virsmai pirms tapešu līmēšanas. Vienkārši izlīdzināt virsmu un atkal krāsot 2 reizes. Bet, ja ir nepieciešams pārklāta un mainīt toni, vai mums ir plankumaina siena, es vienmēr iesaku izmantot šo te special primeru. Tātad vēlreiz uzsvarī jāizvērtē situācija. Katrā konkrētajā gadījumā mēs izmantojam savu grunti. Dziļumu grunti pamatā, ja mēs strādājam ar bezgaisa krāsas uzpūšanu, es iesaku izmantot tikai un vienīgi dziļumu grunti. Ja? Non-drip šī te grunts ir ļoti laba, kvalitatīva, viņa izlīdzinās un uzpūšot uz viņu krāsu, rezultāts ir perfekts. Kāpēc nav ieteicams izmantot pigmentētās grunts, kad mēs pūšam griezus vai sienas? To es vēlāk arī izstāstīšu, ka mēs veiksim testu. Tātad 3 pamatgrunts, kas ir topā, kas tiek izmantots mūsu tirgū, un vienmēr jānovērtē situācija, kurā konkrēti gadījumā mēs izmantojam šīs grunts. Tālāk es gribu parādīt arī unikālu produktu, bija bloķējošā grunts. Tātad šādi izskatās fains, ISO 05 primers. Tātad šī ir grunts un krāsa 2 vienā. Ja mums ir kādi notecējumi sodri vai nikotīna traipi, ar šo krāsu var nobloķēt šos traipus un atstāt kā gala rezultātu. Var pārkrāsot ar citu krāsu, ja nepieciešams, pieņemsim 2. spīduma pakāpe vai 3. vai kāda cita, bet viņu var atstāt kā nobeigumu kārtu. Tātad 2 vienā, ļoti labs produkts. Nākamais līdzīgs produkts ir ISO Primers Interior. Šķaidās ar ūdeni, bet šeit ir modificētie alkīdi sveķi. Tātad šo gruntu var izmantot uz koku, apmetumu, špaktelētām virsmām, ja ir kaut kāds problēmas galdniecībā. Tātad šī ir arī bloķējošā grunts, un pēc savām īpašībām apmēram 2 reizes spēcīgākā ISO 5. Ja? Tātad, ja ir tiešām ļoti problemātiski virsma, tad mēs izvēlamies jau šo gruntu. Un vēl viena grunts, kas ļoti labi veido absolūti uz visām virsmām saķeri. Uz to norāda arī nosaukums Fix Primer. Ja? Tātad šo gruntu var uzkrāsot uz PVC, stiklu, keramisko flīzi, pilnīgi visām glancētām virsmām, un pēc tam ar to virsmu darīt jebko. Krāsot, špaktelēt, viss, kas ir nepieciešams. Tātad pamatā. Tās pārbaudītas lietas, un viņas strādā, un pat viņām nav jāšaubās. Pieņemsim, atnāk klients, viņš saka, man patīk manas flīzes, bet es viņas gribu nokrāsot ar krāsu Dexo 25, kuras var mazgāt, berzēt un tīrīt. Jā, lūdzu, mēs ņemam Fix Primer, ņemam Dexo 25, un mēs pārkrāsojam flīzes tādā tonī, kā vajag, glancētās. Vai PVC, stikls, tieši tas pats. Ja? Ļoti labs produkts, kas var kādreiz mums noderēt. Tā, ejam uz priekšu. Virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas. Tātad vienmēr ir ļoti daudz diskusijas, un es pavisam nedaudz pieturēšos pie šī punkta, jo atkal mēs saduramies pret ekonomiju, un, mīļie draugi, ticiet man, katru dienu braukājot pa objektiem, ir, protams, kompānijas, kas gruntē, bet šajos grūtajos apstākļos liela daļa kompānijām vienkārši izvēlās reģipsi negruntēt, vai MP, kā saka MP, kas ir gluds, viņu nevajag gruntēt,
Mēs valkam špakteli virsū un visi kārtībā. Tātad argumenti, kāpēc nav kārtībā. Kontaktslāņa izveide uz virsmas. Šīs dziļumgrunts tomēr sasaista putekļus, samazina H2O no jebkuras vielas uzsūkšanos, līdz ar to mēs panākam labāku rezultātu. Mitruma uzsūkt spējas samazināšanu. Kvalitatīvs špaktelēšanas klājums un izstrādes laiks uz virsmas. Ja? Tātad iedomājieties, mums ir liels laukums ar eģipsi, kas nav gruntēts, mums ir uztaisītas šuves, un mēs vēlamies tagad šo laukumu nošpaktelēt. Ja šis laukums būs negruntēts un strādās, pieņemsim, viens cilvēks ar rokām, tad vienīgais, ko viņš var izdarīt, viņš var uzvilkt šitādu kvadrātu ar špakteli un mēģināt viņu izlīdzināt. Ja viņš uzvilks šādu kvadrātu ar špakteli, ar roku, viņš viņu vairs neizlīdzinās. Jo viss ūdens, kas ir bijis tajā špaktelē, viņš ieies reģipsī. Tas ir ļoti būtisks moments, kāpēc es uzskatu arī vajadzētu gruntēt. Protams, adhēzija, saķere, putekļu noņemšana un tā tālāk. Strādājot mehāniski sevišķi mašīnā, kuras mēs arī parādīsim, praktiski bez gruntēšanas strādāt nav iespējams. Jo arī šeit bija kolēģi, kas bija nesen pie mums objektā, kas testēja mūsu mašīnu un arī izvēlējās tādu mašīnu iegādāties. Viņa redzēja, tātad 6 kvadrātmetrus mēs nopūtām minūtē. Minūtē, ja? 6-7 kvadrāti minūtē. Tātad, ja viens pūtējs griestus pūš, ir vajadzīgi vismaz 2-3 vilcēji, kas aiz viņa velk, ja viņi kvalificēti. Ja? Ja reģips nebūs nogruntēts tajā brīdī, kad viņš pūtīs, tā špakteli jau uz tiem griestiem nožūs. Jāatcerās arī vēl viena lieta, kas pātrina šo žūšanu. Gaisa mitrums, temperatūra un uzsūktspēja. Ja mēs nenobloķēsim uzsūktspēju un telpā būs +15, tad pie griestiem būs vismaz +20. Špakteli būs nožūs. Tāpēc šīs lietas arī jāievēro un jāatcerās. Biežāk pieļautās kļūdas. Pirms mēs sākam tēmu ar lentām, tātad te ir pāris slaidi. Šajā konkrēti slaidā siena ir ieplīsusi, jo ir bijušas, nezinu iemeslu, ir bijušas konstrukcijas vaina vai vibrācijas tika izmantota, atvainojos. Kā atpakaļ padod? Otru pusīt. Es uz otru pusīt kā spiežu. Jā. Ir bijušas kaut kādas vibrācijas un tika izmantot šī te sietiņu sistēma ar ģipšu špakteli. Loģiski pēc šīm vibrācijām, deformācijām bija šāda plaisa. Es domāju, mēs visi, kas strādājam apdarē, mēs šādas plaisas ļoti bieži redzam. Izlabot šīs plaisas ir sāpīgi un grūti. Manā skatījumā labāk darīt uzreiz visu tā, lai tādu plaisu nebūtu. Lai to izdarīt, jāievēro priekšnosacījumi. Jo, lai šādu plaisu izlabot un uztaisīt perfektu virsmu, šis sietiņš ir jāizgriež, jāizpild atkal ar špakteli, jānormē, jāpāršpaktelē, jāpārslīpē un gribētu teikt, lielākajā daļā būs jāpārkrāso viss laukums, lai tas izskatītos perfekti. Tātad tas ir krāms, laiks un nauda. Nākamais piemērs. Šeit atkal mēs redzam plaisu uz griestiem. Tajā objektā šīs plaisas bija absolūti visur. Tur iemesls bija, jo bija nepareizi uzkrūvēts reģips. Ir jāatcerās viena lieta, pie tā mēs arī atgriezīsimies, kad tajā brīdī, kad jūs pieņemat objektā no reģipšnieka reģipsi, jūs neejat tikai cauri ar garām reikām un neskatāties plakni, bet jums jāievēro, kā ir saskrūvēts reģips, jo tas ir būtiski, kādā veidā jūs veidosiet savus šūpus. Ja tās ir sienas, un šeit ir durvju aile, tad visas šīs zonas tiek nošūtas šādi. Es esmu slikts zīmētājs, atvainojos. Nepareizi būtu šādi vai šādi. Kāpēc? Veidojās iekšējie spriegumi, un šī ir vājākā vieta. Tieši tāpat es stāstīšu, kā labot šādas plaisas, bet vēlāk. Tātad šis ir jāievēro. Tieši tas pats attiecās uz griestiem un skārbām. Bieži vien mums ir līdzeni griesti un tiek veidot skārbs. Man ir bijis neliela vārdu pārmaiņa pusgadu atpakaļ ar vienā objektā reģipšnieku,
kas tiek gatavots mums. Un viņš teica, ka nē, nebūs problēma, viņam nav vērti pieskrojot to reģipsi. Tā tad bija griesti. Šeit bija kārba, šeit bija lec, kas visiem mums patīk. Un mans lūgums bija reģipsi šūt šādi. Viņš to neizdarīja un uzšuva šādi. Pēc kā es pasūtītājiem uzreiz to nobildēju un pateicu, es nedodu garantiju uz šīm šuvēm, ne uz vienu sistēmu. Viņas var turēt, var neturēt. Viss ir atkarīgs no laukuma, no temperatūras svārstībām, kādi veidojās šie te spriegumi. Un uz kārbām arī būtiski ievērot šo te sistēmu. Tieši tāpat uz stūriem. Ja mums ir griestos šāda forma, es nezinu, vai redzams, visiem ir, ja? Tad arī šeit, šujot reģips, nezinu kādā virzienā, ir jāsaprot, kad ir jādara šādi. Ja? Vai tas ir skaidrs? Nevis šādi. Šitā nevar. Tas ir jāievēro pie kuras sistēmas. Ja to ievēros, tā slodze un spriegums viņa sadalīsies tālāk, bet šī vājajā punktā tā plaisa nebūs. Tā. Šī gadījumā šeit noticis tieši tas, kas noticis. Bija vēl vairāk piemēru. Tā, mēs palaidām kaut ko? Nē, nepalaidām. Kāpēc neiet? Neiet. Kaut kas ķerās. Ir. Viss kārtībā. Tā, uz priekšu. Ir. Tātad, šuvju armēšanas sistēmas. Es ceru, ka jums nav garlaicīgi. Laikam es paklusu runāju. Tātad ir zināms 3 šuvju armēšanas sistēmas, kas ir mums pieejams tirgū. Tātad populārākā sistēma, manuprāt, Latvijā ir stikla šķiedras siets un jebkuras ģipšu špakteles, Unifolds, Fugenfullers, Fullstofs, In35. Šobrīd viņi ļoti daudz, šie produkti ir. Jā, ir zināms priekšrocības, kas krāsotājiem patīk, un neslēpšu arī mums ir gadījušies tādi objekti, kur vienkārši spieda situāciju un vajadzēja izmantot šo sistēmu. Rezultāts nebija pārāk labs, bet viņš bija ātrs, neapšaubām. Šis variants ir mega ātrs. Par garantijām un kvalitāti, es gribētu apšaubīt, ja. Lai strādātu ar šo sistēmu, es vēlāk jums arī parādīšu vienu tabuliņu, ir jābūt ideāliem apstākļiem, ir jābūt pareizi saskrūvētam reģipsim, ir jābūt perfektam mitrumam, ir jābūt pareizai gaisa temperatūrai un nedrīkst būt svārstības un lielas konstrukcijas. Sakiet lūdzu, cik daudz ir objekti mums Latvijā, kur ir visi šie nosacījumi? Varbūt privātajā mājā, ja es tāju pats priekš sevis, es varu to nodrošināt, bet objektos diez vai. Tātad šī sistēma ir numur 1 apjoma izmantošanas daudzumā, manuprāt. Sistēma, kuru plus mīnus atbalsta mēs, tā ir papīra lentes sistēma, mēs viņu rādīsim, demonstrēsim. Ja? Tātad šī lenta, ko piedāvā Flūgers, ir visa perforēta. Un viņa ir armēta ar stikla šķiedru iekšā, kas ir ļoti būtiski. Es noplēsīšu gabaliņu. Tātad varu palaist pāri. Tātad lenta, tajā brīdī, kad mēs līmēsimies, es vēlreiz to uzsvēršu, viņa jau ir ielocīta, ielausta pareizajā virzienā, viņa var salocīt ļoti viegli, un visur mēs redzam cauri perforāciju, apskatīsimies. Šis papīrs ir ļoti izturīgs un stiprs, un iekšā, ja mēs ieskatāmies, ir stikla auduma sariņa. Šādi saplēst viņu nav iespējams.
Ja mēs viņu raujam, tad mēs viņu saplēšam. Bet ja mēs viņu velkam uz vilkmi, uz izturību, šo papīru saplēst nevar. Es palaidīšu procesā, tomēr es stāstu tālāk. Arī šo gabaliņu, ja kādam ir interesi, var apskatīties, lūdzu. Šī lente ir viena no labākām lentām, kas šobrīd tirgu ir sastopama. Es nerunāju par cenu, ir lētāki produkti, bet es runāju šobrīd par kvalitāti. Analogi šai lentei nav. Tātad ir jāvelk šādi vai šādi. Ja? Un trešais variants ir stikla auduma rullīts, kas ir ļoti, ļoti plāns, ja? Kas būtībā arī tiek armēts gan ģipša, gan gatavošu pakteļu masā, ja? Kas arī faktiski šuvi tur. Bet, ja mēs iedalam, teiksim, tādu izturības testu veicam, ko pēc tam es arī piedāvāšu veikt, ja būs kādam interesi, tad numur 1 ir papīra lenta ar speciāli piemērotiem produktiem. Mūsu gadījumā tā ir špaktele 696. Lūk šī. Pēc dāņu testiem šī lenta un šuve iztur 380 ņūtonus spiedes izturību. Es nezinu, ko nozīmē tas gudrais cipars, bet es zinu vienu, ka pagājušajā gadā mūsu auditorijā bija pārliecinošs cilvēks, kas bija pārliecināts par šo sistēmu. Un mēs noriskējām, mēs veicām testus, ja es nešaubos uz šī paša steina, ko es pēc tam te piešpaktelēju, mēs sitām pa šīm šuvēm, un fināls bija tāds, ka pēc pirmā koka sitiena šitien bija plaisa. Šī vietā sita viņš ar kājām. Es viņam atļauju. Mums tas ir uzfilmēts. Te bija caurums un te bija caurums. Un tajā brīdī, kad es stāvēju blakus, es redzēju, kā šule lokās, kā viņa amortizējās. Bet plaisas nebija. Un to cilvēku tas pārliecināja. Pašās beigās seminārā, ja kādam gribēsies uztaisīt vandālisku testu, piesakaties pie manis, mēs darīsim to kopā, bet pašās beigās. Ja? Mēs varēsim pamēģināt, pilnīgi nopietni, mēs pēc tam to visu salabosim. Tātad 380 ņūtoni, lai saprastu, šī sistēma ir uz pusi mazāka, šī sistēma ir 1/3, labākajā gadījumā. Man nav absolūti cipari, bet es to zinu. Šī sistēma ir visizturīgākā. Kādā veidā veidojās šī te armēšana? Ja mēs apskatāmies, tātad tieši tāpat kā produktos mēs iestrādājam lentu šuvē, mēs viņu pielīmējam, par to procesu izstāstīšu, ka mans kolēģis man piepalīdzēs, un noarmējam ar šo līmi. Es zinu, ka ar sietiņu tas parasti notiek tā, kad ir pašlīmējušais siets, es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, pašlīmējušo sietu uzlīmē uzreiz uz šuvi un aizpild ar uniflotu. Teorētiski un praktiski es domāju, ka pareizāk būtu to darīt tā, kad uniflotu sākumā ievelk šuvē, tad uzlīmē sietiņu un pārvelk pāri, ja? Jo jautājums, ko mēs armējam. Un viss. Un šis cikls ir gatavs. Papīra lentē mēs runāsim par cikliem, šis cikls aizņem vismaz 2 dienas. Tā. Tātad ļoti bieži jautājums par papīra lentām, šo tabulu es atstāšu šobrīd, palūkšu savu kolēģi Rūdi, un Festool pārstāv palūkšu ieslēgt prožektoru, lai te būtu kaut kas redzams. Uz kuriem no prožektora pēc priekš? Jā, nu, tu vari šitā viņu nolikt, lai viņš spīd uz to pusi, lai viņiem būtu kaut kas redzams. Spīdēs, sajās. Nu, šitādā veidā, jā. Šitā. Tātad. Kas ir jāatcerās pie papīra lentu līmēšanas? Tātad šeit ir sataisīti visādi veidi piemēri, pareizi un nepareizi. Vēlāk jūs varēsiet pieiet un apskatīties. Es ar lāzerīti norādīšu, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Tātad šeit ir neoriģinālā šuve, mēs redzam, un šeit viņa ir uztaisīta tāda, kādu taisa parasti Latvijā amatnieki. Teikšu tā, ja, amatnieki. Tātad reģips šū tiek izgriezt uz 45 grādi līdz profilam, pa vidu parasti vēl ir caurums kādi 5 mm,
viņas platums ir vismaz centimetrs un dziļums tik, cik dziļš ir reģips. Tas nav pareizi. Šis risinājums nav pareizi. Ļoti svarīgi, kā mēs piegriežam šo šuvi. Šeit ir piegrieztas 3 šuves, viena no viņām ir aizpildīta ar to pašu plūgeru špakteli. Ja jūs vēlāk pienāksiet tuvāk, jūs redzēsiet, šīs risinājums ir pareizi. Tātad pareizi piegrieztā šuve, šito pirmo arī uztaisīs, jā. Šito, jā. Tātad pareizais risinājums neoriģinālai šuvei ir izgriezt 5 mm šauru gropīti. No reģipšniekiem jāprasa, lai šī oriģinālā mala ir kopā, pilnīgi kopā. Mēs uztaisam griezumu 5 mm platumā un uz 45 grādiem iegriežam 1/3 no reģipša dziļumā. Tas ir pilnīgi pietiekoši, lai aiztaisītu šo neoriģinālo šuvi. Tādā veidā rukums tajā šuvē, neoriģinālajā, šai gatavai špaktelē ir niecīgs. Šajā gadījumā šis rukums prasīs vēl vienu operāciju. Tajā brīdī, kad mēs uzlīmēsim leņķu, mums nepietiks ar vienu reizi viņu pārvilkt. Tātad leņķu būs jāpārvelk vēl 3. reizi, 2. reizi es atvainojos. Kā notiek process? Tātad pirmais, ko mēs izdarām, kā jau mēs iepriekš runājam, mēs piegriežam visas šuvis. Mans ieteikums, es uzsveru mans ieteikums, uzreiz nogruntēt visu reģipsi. Mēs vairāk kārt esam prasījuši ražotājiem, arī Dānijā un arī citiem ražotājiem ir taujāts, vai ir nepieciešams uz jaunu reģipsi gruntēt. Ražotāja prasība nav tāda, jo visām šīm špaktelēm, sasaiste ar reģipšu virsmu ir ļoti, ļoti laba. Ļoti laba. Ja? Viņas uz līmes bāzes un tur nekāda problēma nav. Bet padomājot uz priekšu par to, ko mēs runājam iepriekš, par uzsūkt spēju, un ka pēc tam mēs špaktelēsim visu laukumu, mēs parasti darām tā, ka mēs nogruntējam uzreiz visu reģipsi, kad ir piegriezts šuvis. Tad, kad grunts ir nožūs, parasti tas ir nākamā diena, uz leju tu var, nu labi, vienalga, lai ir augšā. Es domāju, ka tur ir no lejas uz augšu, bet lai ir tā. Kad reģips ir nožūs, mēs uzklājam šo te 696 špakteli. Tātad šī špakteli ir speciāli paredzēta šuvju līmēšanai, armēšanai. Špakteli jāuzklāja pietiekoši lielā kārtā, biezā kārtā, viņu nevajag taupīt, un leņta vienkārši jāuzlīmē, viņi ir jāpiegludina. Šeit ir ļoti būtiski viņu nepārspiest. Tāpēc sākumā jūs redzējāt, kolēģis paņēma vienkārši šauru lāpstiņu, bišķi viņu piegludināja un ap plato lāpstu izlīdzināja. Tas, kas liekas iznāks no tās leņtas, tas iznāks, bet šī lāpsta, pieliec lāpstu pie leņtas tagad, viņa neļaus to leņtu iespiest dziļāk kā vajag. Tas ir būtiski, ja? Jo parastās kļūdas, pa kļūdām mēs arī parunāsim, parastās kļūdas lentei, kad viņu nolīmē un noarmē, ir šādas, kad pēc tam gruntējot vai krāsājot, tur uzpūšās burbulis. Kā rezultātā uzpūšās burbulis? Burbulis var rasties tikai tad, ja līme ir par maz, vai špaktelētājs to lentu pārspiež, un tā kārtiņa, mikrona kārtiņa, līmes ir ļoti maza, viņš praktiski jau ir pie reģipša. Lentas princips ir tāds, kad viņa žūst, viņai jāiedod nosēdums. Tas ir ļoti būtiski. Ja tur nebūs līme apakšā, viņa nebūs kur sēsties, viņa būs pie reģipša klāt. Tā, kad tiek mitrums, viņš uzpūš tur burbuli. Tātad, lūk, šādi ļoti vienkārši ir uzlīmēta lenta. Ko es gribu uzsvērt? Ļoti bieži, kad cilvēki sāk strādāt ar lentām, viņam liekas, ne, tā lente ir jāiespiež tai šuvē, viņu nevajag iespiest, viņu vienkārši jāizlīdzina plaknē. Uzliec vēlreiz to špakteli lāpstu un apskaties, vai tur ir kaut kāds milimetrs. Nav, praktiski nulle. Tad, kad tā lenta iežūs, tur būs vismaz 1,2 mm spraudziņa, un tas ir normāli, tā tam ir jābūt. Tātad, tajā brīdī, kad viņš ir izlīdzinājis lentu, caur perforāciju lenta sāk sasaistīties ar virsmu, līme sasūcinās, lenta uzmitrinās, biežākās kļūdas, vēlreiz atgriezīšos. Man cilvēki saka, tu zini, mums baigi patīk samitrināt lentu, un tad mēs viņu līmējam. Tā ir kļūda. Es arī paskaidrošu, kāpēc. Uz šīs tabulas. Nekādā gadījumā lentu nevajadzētu mitrināt.
Tātad šī līme izdarīs pati savu darbu. Mēs uzklājam līmi, izlīdzinam lentu un atkarībā no temperatūras un no gaisa mitruma mēs atstājam šo lentu žūt. Kur mums šobrīd ir jāapskatās? Mums jāapskatās uz šo tabulu. Arī ļoti bieži jautājumi, cik ilgā laikā un kādā veidā žūst lentas, cik ātri es varu izdarīt šo darbu un kādi ir šie faktori, lai varētu strādāt ātrāk uz priekšu. Tātad jūs redzat šajā tabuliņa relatīvais mitrums, procenti, temperatūra, diapazons, kurā var strādāt, es gribētu teikt, ideālais ir šis te līdz šim, no 16 līdz 20 grādi, bet vienmēr jāatcerās, ja mums telpā ir 20 grādi, tad pie griestiem būs 25. Un ar lentām ir jāuzmanās tikai no divām lietām. Pirmā lieta – par maz špaktele un par lielu mitrums, kas ietekmē to, vai nu pārāk karsts. Defekts, es uzīmēšu uz tāfeles, kāda var būt defekti no karstuma un no mitruma. Tad jūs arī sapratīsiet, par ko es runāju. Apskatāmies vienu piemēru. Tātad, ja mums vidēji objektā ir 16 grādi, gribētu teikt, ka plus mīnus pie normāliem apstākļiem gadās arī objekto 16 grādi, pie sliktiem apstākļiem gadās 5, 7, 10 grādi, nav laba temperatūra, bet vienkārši paildzinās žūšanas laiks. Ja gadās 16 grādi un relatīvi gaisa mitrums ir 60%, plus mīnus, ko arī var regulēt, tātad mūsu žūšanas laiks lentai zem lentas līmei pilnīgākais ir 29 stundas. Tātad gandrīz 24. Ko tas nozīmē un kāpēc es gribu jūs uz šito lietu pavilkt? Tieši tāpat kā krāsošana katru 2, 3 dienu ir klienti, kas mēģina strādāt ar lentām, strādā, bet viņi saka, klausies, mums kaut kas nesanāk. Tur kaut kāds burbulis, tur kaut kāda plaisa, nežūst, mēs nokrāsojam griestus, ir redzamas lentu līnijas, ka lenta iesēžās, ko darīt? Rezultāts nav tāds, kā mēs gribējām. Jāizvērtē situācija. Ļoti būtiski izdarīt pareizi pirmo soli. Tātad uzlīmēt lentu un nekādā gadījumā viņu nearmēt. Pie šīs temperatūras 16 grādi un 60 mitrumu vidēji ir uz diennakti jāatstāja tās lentes mierā. Jo tajā brīdī, kad mēs noarmējam šo kārtu pa virsu, mēs uzliekam atkal mitrumu un neļaujam apakšējai kārtai izžūt līdz galam. Virsējā kārta apžūst, bet apakšā lenta ir sausa. Tajā brīdī, kad mēs gruntējam, ja apakš nav izžūsi, mēs iedodam papildus mitrumu un lenta iesēžās. Šie žūšanas laiki ir jāievēro. Tātad šeit ir šāda tabula, pēc tam vēlāk, kas gribēs, var vienkārši uz telefonu viņu nobildēt, un būs špikers priekšā. Armēšanu mēs veicam tikai nākamajā dienā. Mēs pieņemsim, ka šeit ir normāla temperatūra, šeit temperatūra ir lielāka, šeit šī gadījumā temperatūra ir 21 grāds, un relatīvais mitrums šeit ir kaut kādi 40%, ne vairāk, vēl mazāk. Ja? Tātad šo lentu teorētiski varētu pārarmēt pēc 12-14 stundām. Tātad, ja mēs no rīta viņu esam uzlīmējuši, jau vēlu vakarā es mierīgi viņu varu armēt, viņi būs izžūst, tur viss būs kārtībā. Šādi apstākļi ir ātri un ideāli, bet reāli dzīvē objektos tāda apstākļi nav. Līdz ar to ir šī tabula un ir jāsaprot, ko mēs darām. Ja mēs līmējam lentu, viņai jāiežūst. Ja mums ir zema temperatūra, liels mitrums, mēs varam nedaudz piesildīt telpu, mēs varam uzlikt mitrumu nosūcēju. Pirms līmēšanas, atceraties, pirms krāsošanas laikā, tad, kad griezti ir nokrāsot, tad, kad mēs līmējam lentas, mitrumu nosūcējs ir jāslēdz ārā. Jo viņš ietekmē mūsu produktu žūšanu. Viņš nosūta šo mitrumu, un process, kas notiek šeit, viņš tiek pātrināts un viņš tiek traucēts. Viņam dabīgi, vienmērīgi jāizžūst. Tas arī jāatcerās. Nākamais etaps, kad ir pagājuši šīs, pieņemsim 12 stundas, Rūdī, palūkšu tev vēlreiz. Nē. Lentī nožūs, bet ne šī gadījumā atkal atnāk mūsu meistars un vienkārši viegli pārvelk lentu. Pārvelc, mēs izdarīsim nepareizi, bet lai cilvēkiem ir skaidrs.
Pēc 12 stundām Rūts ir atnācis, lente ir iežuvusi. Viņš uzliks lāpstiņu un tur būs 1,2 mm grope. Viņa izdarīs savu darbu. Tātad viņa iesēdīsies. Viņš uzvelk līmi, plānā kārtā, viņa nevajag biezu, viņš pārarmē šo lentu. Visu gabalu nevajag. Tieši vienu gabalu, lai mēs redzam. Viņa pēc tam dienas beigās varbūt jau paspējas un iežūs. Uzreiz pārarmē. Izlīdzina, ja? Tātad šo lentu mēs tagad līdz pusītei izlīdzināsim, ja? Jūs redzat, čik, viss. Viņš lieko noņem nost, visi kārtībā. Plāna kārtiņa virsū. To, ko viņš ir izdarījis šobrīd, augša ir pareizi, apakša ir nepareizi. Es uzsveru vēlreiz. Viņš ir uzlicis šo te virsējo kārtu, apakšā ir 2-3 mm līme. Šobrīd žūs virsējā kārta. Viņi uzliks tādu deķi. Apakša būs jēla. Un tā apakša var jēla šobrīd būt, ja vēl nedod Dievs reģipsi mitrs, diennakti 2, 3, 4. Tajā brīdī, ka mēs gruntējam grunti, iedodam atkal mitrumu, virsējā kārta atmērkšķējās, mums lenti iesēžās. Tā ir visbiežākā kļūda. Vai jūs saprotat, pa ko es runāju? Vai kādam šeit ir interesanti? Jā. Kam nav interesanti? Kam ir interesanti? Super, jāpavingro. Visiem nav interesanti. Lūdzu. Mikrofons bija kaut kur. Rekur. Ir? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alo? Jā, klausos. Ja mēs, piemēram, strādājam 20 grādiem. Jā. Esam darba, kad pabeidz darbu. Var temperatūru palielināt? Nevis mitrumu nosūcējies, vai vienkārši palielināt temperatūru? Nē, tas nav vēlams. Tas ir tas, ko es minēju. Vislabāko rezultātu jūs sasniegsiet, ja jūs telpā uzturēsiet vienmērīgu temperatūru. Vienmērīgi, es uzsveru, ja? Vai svārstības? Jā, svārstības ir slikts, un tāpēc parasti runājot projektos, objektos, es cenšos runāt ar tiem cilvēkiem, kas montēs reģips vai pasūtītājiem. Kamēr telpā ir mitrums, mēs reģips uz objektu nevedam. Mēs skrūvējam konstrukcijas, laužam, griežam, kaut ko daram, apmetum žūst. Mēs saliekam nosūcējus un organizējam to vidi tādu, lai viņa būtu piemērota tālākajam darbam. Jo mitruma nosūcējs pie apdares darbiem nav labs. Ir kaut kādas situācijas, ka viņš ir vajadzīgs, kad viss sevi nokrāsots un es uzspiežu caurumu, man ir jēla zem krāša špakteli un tak strautiņš ar ūdeni. Ir tādi objekti arī bijuši. Tur nav varianti, tur jāžāvē un jālabo. Bet jums ir jāsaprot, ka jūsu veiksmes stāsts būs tas, ja jūs sev noorganizēsiet un izplānosiet darbu. Tātad pirmais, nodrošiniet sev temperatūru, plus mīnus patstāvīgi. Viņa nevajag būt 20 grādi, 16, arī normāla temperatūra. Nodrošiniet to, lai būtu normāls gaisa mitrums telpā. Tātad to vajag nodrošināt iepriekš, ja apmetums ir mitrs vai pārsegums ir mitrs, izdarat to darbu iepriekš. Uzliekat nosūcēju uz 2 nedēļām, un viņš to maksimālo mitrumu nosūc. Principā labs jautājums, lai līdz galam visiem būtu skaidrs, kas notiek ar virsmu, tad uzzīmēšu vienu lietu. Arī vienam no klientiem šeit bija tā, kad viņi taisīja mājiņu un gatavojās strādāt ar mūsu produktiem, un 2 nedēļas iepriekš viņi atveda reģipsi, kad bija lietus un sniegs, un nolika uz paleķis ārā. Sinergo. Kur ir Sinergo? Kaut kur bija Sinergo. Kur ir Sinergo, jā. Tātad, ko viņi izdarīja nepareizi? Viņam nevajadzēja vispār reģips vest. Reģips bija jāved tad, kad visas konstrukcijas bija saskrūvēts un, respektīvi, bija darbs izdarīts, ja? Ko viņi izdarīja? Viņi nolika reģipšu paleti, kas it kā ir aptīta ar plēvi, kas stāv uz paletes, līst lietus, šeit ir sniegs, tā, lai jūs saprotat. Un šitien te visas reģips sūcās ar mitrumu. Viņš tur nostāvēja, ja es nešaubos, 2 nedēļas vai vairāk. Pietiktu ar 2 dienām, ticiet man. Un viss šis mitrums 100% ir šeit.
Tas reģips ir mitrs. Es esmu redzējis tādus objektus, kur ņem ārā no paletes reģips, nes divatā un nevar aiznest, jo viņš izjūg, goda vārds. Tas nav humors, tā ir realitāte. Viņš savu 100% mitruma uzliek uz griestiem un mēģina pieskrūvēt. Viņam kaut kas sanāk. Bet reģips ir mitrs. Tajā brīdī, kad viņš liek manu lentu, pat ja temperatūra iekšā ir ļoti labi, ļoti piemēroti, ir 16 grādi un relatīvais mitrums ir ēkā 60 vai 70. Tas mitrums sāk tvaikot ārā un reģips sāk deformēties. Tātad mēs uzliekam šuvi uz mitru reģipsi, pielīmējam viņu un uzreiz noarmējam, tā kā izdarīto rūdis. Un uzreiz noarmējam, uzreiz. Uz mitru deķi mēs uzlikām svaigu špakteli, noarmējām lentu, temperatūra ir augsta, un mums šis virsējais slānis apžūst. Viņš uztais tā kā deķi sausu, apakša un reģips visu laiku padod mitrumu, zem lēņas visu laiku ir mitrs. Mēs neko nevaram izdarīt. Mēs uzšpaktelējam pēc nedēļas špakteli, kas arī apžūst. Mēs viņu uzslīpējam, viss ir super. Šī šuva apakšā ir mitra. Mēs iedodam grunti, pieņemsim bezkrāsaino. Mēs neredzam to. Tā šuva ir vēl mitrāka. Mēs pie tiem 100% virsējā kārta uzreiz atmērkšķējās. Tā ir norma. Mēs iedodam vēl mitrumu. Un tā kā mēs sākam krāsot, mēs uz baltas krāsas redzam līnijas. Un šeit ir divi varianti. Variants numur 1. Gaidīt nedēļu 2, histērijā neskriet un neko nelabot. Tas nav jādara. Šī šuva žūstot, viņa iespējams izlīdzināsies. Mums tā ir bijis, pareizi, ja? Rūdi. Ja tas mitrums ir tā, kā es izstāstīju, un mēs pūšam griestus, uz slīdošo gaismu mazu kontūru redzēs. Bet ir jāpaiet laikam, lai aiziet tas mitrums, tā šuva izlīdzināsies, godu vārds. Es to esmu izgājis cauri. Parastā celtnieka reakcija tāda, man jānodod objekts, man ir palikuši 2 dienas, ak, Dievs, man tur ir šuvis. Viņš uzreiz ķer un grāb un sāk špaktelēt un kaut ko labot. Tā ir kļūda, to nevajag darīt. Bet principiāli šī sistēma nav pareiza. Es zinu, ka tie, kas strādā ar lentām, viņi uzreiz viņas līmē un armē. Tas nav pareizi. Jūs sataisīsiet ziepes. Vai šis piemērs ir skaidrs ar to mitrumu? Es atbildēju jums uz jūsu jautājumu. Ok, tā. Braucam tālāk. Mans laiks sen jau ir iztecējis, ja? Es domāju, ka mēs varētu dot vārdu, ja? Mūsu kolēģim. Ok. Es šito iedošu. Parakstīt? Jā, Вот tur jārunā ar šo cilvēku. ar viņu? Jā. Telefonu viņš. Nepateikšu. Ar šito pašu varēs Tas aprināt. viņu? Tas viņu. Jā.